Tā, vārdiņš obligāts. To, ko valdība vai kāds kādam prasa, obligāts, kad tas esot obligāts, tad jums ir jāprasa, ok, kur ir mana piekrišana, ka es to obligāti darīšu. Jo obligāts nav nekas, kā izņemot tas, kur ir appusēja, divpusēja vienošanās. Ka jā, vienojamies, es darīšu to, tu darīsi to, vienošanās, obligāts, viss, tad tas ir jāpilda. Citāds, viss obligāts, tas ir apmāns, totāli ņirgāšanās par cilvēkiem, tāpēc, ka cilvēka apziņa ir, tur, kur ir, un tāpēc obligāts nav nekas, kur nav divpusēja, vienošanās, līguma, paraksta un tā tālāk. Tā kā obligātās kaut kādas kartes vai vēl kaut kas, ziniet, tas vienkārši ir joks un ir jāprasa pēc kuriem tādiem visuma vai pat komerc vai kuriem likumiem tas var būt obligāts. Vot kā tas ir iespējams? Vienkārši vajag jautāt jautājumus. Jautājot jautājumus, viņiem ir jāatbild. Nevar ignorēt. Cilvēks, ja prasa, ok, kāpēc man ir obligāts? Paskaidrojiet, kas ir obligāts, ko tas nozīmē, kāpēc tas tā ir, pēc kuriem kanoniem, ja? Vienkārši prasiet jautājumus. Augam, pilnveidojamies, ja?